pilnīgi ticu, ka cilvēki, kas nav studējuši universitātē, var pilnīgi visu izskaidrot šajā dzīvē ar vienu vai otru bībeles pāntu vai puspāntu. Starp citu, viens no maniem maģistra darbiem bija analīze par bībeles puspāntu. Es nešaubos par cilvēku gudrību, es nešaubos par cilvēku augstprātību, par lepnumu, par nepieciešamību parādīt savu garīgo pārākumu. Es esmu nozemējusies uz tādu neinteresantu tēmu kā dvēsele, un man ļoti interesē dvēsele, un ja jums interesē teksts, tad ar savu tekstu jūs noteikti agresīvā veidā klieksiet daudz skaļāk nekā es. Man vairs nav tas vecums, bet dvēsele ir mūžīga. Un pirms mēs savu dvēseli dabūsim mūžībā, manuprāt, ir ļoti vērts vismaz iepazīties ar savu dvēseli, ar to, kas ir tā dāvana, kas ir mūsos, dvēseles iespējas, dvēseles plašumi, dvēseles ievainojamība, dvēseles dzīve iekšējā, dvēseles izpausmes, kuras nereti tiek noliektas kristīgajās grupās kā kaut kas ne tik garīgs. Vai tu pazīsti savu dvēseli? Vai tu vari aprakstīt emocijas? Vai tu atļauj savām emocijām izpausties? Vai tu vari kontrolēt savas emocijas? Un vai tu vari pārvaldīt savas emocijas? Jo, ja tu nezini, kas tur ir iekšā, ja tu nevari aprakstīt, vai tev nav ļauts aprakstīt, tad jebkas, kas notiek iekšējā pasaulē, tiek uztverts kā kaut kāds drauds garam, garīgumam, kaut kāds negarīgums. Un ja tas ir drauds, tad bieži vien mēs to ļoti vienkāršojam līdz, tas ir vēlna uzbrukums, tas ir dēmonu pirksts. Tas ir kaut kas demonisks, un tad mēs domājam, kurš tad tos demonus izdzīs. Es esmu bijusi, starp citu, harizmātiskā draudzītē, kur pat elementāri sliktu atmiņu pusaudzim nodefinēja kā dēmonu apsēstību, kaut kādas citas lietas, kas cilvēkam ir raksturīgas, nodefinēja par dēmonu apsēstību. Reāli, cik tālu līdz absurdam ir visādas mācības, kas notiek pagrīdes mazās grupās, mazās draudzēs, kur cilvēkiem, kas ir priekšgalā, nav nekādas izpratnes par to, kas ir cilvēks. Un tiek vicināts karoks par to, ka mēs esam garīgi, mums ir patiesība, mēs piedaram pirmotnējai draudzei. Tādas nemaz nav bijis, draugi. Pirmotnējās draudzes pašo sākumā jau bija vairākas grupas, kas konfliktēja viena ar otru. Tāpat kā šodien nekas nav mainījies, nekad nav bijis miers un bērziņš. Miers būs tikai debesīs, ja mēs uz turieni aizdosimies. Un vai tu vispār zini, ka tava dvēsele uz turieni dosies? Ne jau tavs gars, ko tik ļoti uztver un mēdz uzsvert draudzēm to gara abstraktumu.
bet dvēsele ir tā, kas dosies ar visām emocijām, ar visām sajūtām, ar mūsu individuālajām īpašībām, mentālajām, ar mūsu iekšējo pasauli, ar to visu, ko strādā psihologs, psihoterapeits, hipnoterapeits. Jā, bet jūs domājat, ka mācītājs var to visu jums palīdzēt atrisināt? Kad es aizbraucu uz Zviedriju, es dzīvoju kopā ar kursabiedreni, kurai bija kliniskā depresija. Es biju visharizmātiskākajā Bībeles skolā Eiropā tajā laikā. Dzīvības vārds Bībeles skolā Upsalā, kur mācījies Vilnis Gleška, Līga Gleška, kas ir Dāvida Gleškas vecāki, kas atveda tāda veida harizmātismu Latvijā. Tur bija kādi 10 mācītāji, pie kuriem mana kursabiedrene gāja uz aizlūgšanām par to, lai viņa varētu justies labāk un priecīgāk. Es viņu redzēju katru rītu, katru vakaru mājā, kurā mēs dzīvojām un īrējām istabas. Es redzēju viņas izmisulu. Es redzēju, kā viņa mēģina uzlikt citu cilvēku personību pirms došanās uz Bībeles stundām, pirms došanās uz svētdienskolas kalpošanu, pirms došanās uz ielu evanģelizācijām, kas mums bija obligātas lietas, kas bija jāizdara. Un cik slikti viņai ir mājās, kad viņa var būt tāda, kāda viņa ir, un atlaist vaļā to varbūt viltus personību, ko viņa rāda uz āru. Un tad, kad viņa bija gājusi visu apli pie mācītājiem tajā draudzē, un neviens viņai nepalīdzēja, viņa pierakstījās uz otru apli. Un tad otrajā aplī viņai teica, un tie bija mācītāji, viņai teica, ko tu nāc? Kas vispār? Mēs nesaprotam, kas tev kaiš vispār? Kāpēc tu nepriecājies? Palasi Bībeli vairāk. Nu, lūdz vairāk. Strādā ar sevi vairāk. Tavas problēmas, ko tu nāc? Atrisini savas problēmas ar Dievu. Tajā reizē, kad es no viņas to uzzināju, es noliku savas Bībeles skolas grāmatiņas uz galda un aizgāju uz bibliotēku paņemt literatūru par kristīgo padomdošanu, pastorālo padomdošanu. Tas bija 17 gadus atpakaļ. Tas bija precīzi 17 gadus atpakaļ. Sāku lasīt tās grāmatas. Un tad vienā no grāmatām es izlasīju, ka gadījumos, kad ir kliniskā vai hroniskā depresija, mācītājam vai draudzes līderim ir jābūt pazemīgam un godīgam pateikt, mēs tev nevaram palīdzēt. Es tev varu ieteikt doties pie psihologa vai pie psihoterapeita. Cik no jums, draugi, esat dzirdējuši to no sava mācītāja vai garīgā padomdevēja? Ja jums ir, teiksim, depresija, kliniskā depresija, vai ja jums ir hroniskas sēras, kas ir ielgušas, cik no jums ir dzirdējuši tādu pazemīgu padomu, ka ir lietas, kuras mēs varam darīt draudzē, un ir lietas, kuras labāk
ir atstāts speciālistam, kas strādā veselības aprūpē un kas strādā ar depresiju psiholoģijas jomā. Bet nē, taču tur parādās tas, kā draudzes vadītāji, mācītāji, kuriem bieži vien ir ne vairāk kā 2 gadu Bībeles koledžas izglītība, vai bakalaura grāds teoloģijā, piemēram. Jūtas kā bruņu rupuči ņīndzes, kuri ir aprīkoti ar visiem iespējamiem instrumentiem, arī pat tikt galā ar depresiju, onkoloģiju, kaut kādām vēl slimībām, vai kaitēm. Un un patiesībā nevis paši lūdz un gāvē dienām un naktīm, bet to nastu par pozitīvu iznākumu uzveļ nelaimīgajam cilvēkam, kas jau tā ir cieši. Ciešana jautājums ir milzīgs jautājums, par kuru būtu vērts runāt dienām un naktīm. Bet, ko es gribēju pateikt, 17 gadus atpakaļ, kad es devos uz Bībeles skolu studēt visharizmātiskākajā vietā Eiropā, kā man toreiz likās, un iemācīties, kā lūgt par cilvēku dziedināšanu. Manā dzīvē sanāca dzīvot kopā ar cilvēku, kuram neviens no 10 mācītājiem dzīves vārds draudzē nevarēja pat godīgi pateikt, ka žēl, mēs varam tev vienīgi sniegt klātbūtnes, tuvumu, atbalstu, bet tev jāiet ir pie speciālista. Nevis padarīt cilvēku vainīgu par savu dvēseles stāvokli, par savām dvēseles slimjām, par depresiju. Un tādā veidā veicināt to lēto kristietības versiju, kas ir tāda veida kristīgajās grupās. Kā es atceros, mums bija kurs par ciešanām tajā pašā Bībeles skolā. Mums bija jālasa Ieba grāmata, pasniedzējs dzina jokus visu laiku. Man tā kursa laikā nomira mamma. Viņa moto bija, Iebam bija problēmas, viņam nebija Jēzus vēl. Vainot Iepu par to, ka Jēzus vēl nebija. Nopietni. Par to, ka Dievs ar Sātanu sarunāja, ka Sātans viņu mocīs. Nopietni. Nē, viņam bija tikai viens moto. Iebam nebija Jēzus. Mums ir Jēzus, mums nav problēma. Pasaki to cilvēkam, kurš ir zaudējis māti, vai pasaki to cilvēkam, kurš ir zaudējis vīru, vai kurš ir zaudējis bērnu. Es toreiz jūtos labi Zviedrijā, bet nejūtos labi ar mācību, kas ir tik lēta. Un es redzēju savu blakus cilvēku, savu kursabiedrini, kas reāli cieta dvēselē. Toreiz es gribēju studēt klinisko padomdošanu, nevis teoloģiju, jo es savas toreiz tās Bībeles skolas grāmatas noliku malā. Un sapratu, ka tas nav tas variants. Kā es gribētu palīdzēt savai draudzenei. Tas ir cits stāsts, bet toreiz man nebija naudas doties studēt klinisko padomdošanu. Bet toties man bija daudz jautājumu, neatbildētu jautājumu,
tas arī ir iemesls, kāpēc es, atbraucot uz Latviju, iestājos teoloģijas fakultātē. Jo vai nav interesanti, ka teoloģiju studē tie, kam ir jautājumi, bet sludina harizmātiskajās draudzēs tie, kuri nav studējuši teoloģiju, bet kuriem ir visas atbildes. Vai tas nav paradoxāli interesanti, vai ne? Un tad tie, kuri vismazāk ir studējuši teoloģiju un vēsturi, kristietības vēsturi, saka uz tiem, kas ir studējuši, ka tie ir mazāk garīgi, ka tie ir nepareizi, ka viņi ir nepareizi, ka viņi tur aizstāv kaut kādas ideoloģijas, ne tādas, jā, kā mēs. Vai nav paradoxāls tas lepnums vai garīgais pārākums? Tas mani fascinē katrā ziņā. Ļoti, ļoti fascinē. Es ceru, ka šajā laikmetā, kad tiktokeri valda pār pasauli un visādi YouTube rīli valda pār pasauli, ir cilvēkos kaut kas dziļāks saglabājies, ir kaut kādi jautājumi. Es esmu izsmēlusi teoloģijas studiju iespējas, teiksim tā. Ar katru gadu teoloģijas studijās man jautājumu skaits palielinājās, nevis samazinājās. Un tagad, kad esmu ieguvusi doktora grādu teoloģijā, es esmu paralēli sākusi interesēties par psiholoģiju, kas mani patiesībā pēdējos 17 gadus ir interesējusi kā kliniskā padomdošana. Es esmu ievirzījusies tajā gultnē, jo man interesē dvēsele. Tagad man tik ļoti neinteresē teksti, jo, kā jau minēju, par tekstiem var krist un stāvēt un mirt, un dzīvot un skaldīt un valdīt un sist un nicināt, jo skaļāk, jo iespaidīgāk, un tā ir bijis visos laikos. Bet teksti neveido mūsu iekšējās dzīves pieredzi, kristīga dzīve. Gaidīšu jūsu domas, komentārus un jautājumus, iebildumus. Bet ja esi noklausījies līdz beigām, paldies tev un jauku vakaru!